Sveiki, es esmu Edgars Salziņš. Sveiki, Gati. Čau. Edgars Salziņš un Black Silver Partybus arī ir tirzniecības kameru biedri, pavisam svaigi. Bet ne par šo es tagad nācu stāstīt. Man ir sagatavots garais un sarežģītais stāstāmais, bet es esmu cilvēks balīta. Tie, kas seko līdzā partybus aktivitāti, būs pamanījušas, ka mēs esam tādi jautrīši un nepiedien tāds ļoti saspringts moments. Tad divos vārdos. Mūsu laikmets ir tāds ļoti steidzīgs un cilvēkiem vairs nav laika mēnešiem ilgi plānot, domāt. Ir melns, balts, ātri vajag tūlītās, tā kā mans personīgais mīļākais teiciens ir bez maksas un vakar. Tāpēc vajag visu ļoti ātri un tā. Tad partybus arī ir tā lieta, kas ir ļoti operatīva, ļoti ātra un mēs varam reaģēt, varētu teikt, zibenīgi. Tādēļ pastāstīšu, ka šī ir otrā reize, kad esam pie Ievas ciemos un esam arī izauguši kopš tā laika. Pirmajā reizē es prezentēju tikai Black Silver Partybus, pakluso prezentēju. Tagad mums ir 3 partybus, kas ir Black Silver Partybus, White Pearl Partybus, kas ir vislielākais Baltijā, un Captain Morgan Partybus, kas ir visatraktīvākais, viņš ir vismazākais. Un partybusu, kā ar Gati sarunā, mēs noskaidrojām arī līdz 5 izrādās tādos lielos blokos, ko mēs darām. Jo viens no blokiem ir to, ka mēs, protams, apkalpojam mūsu dzimšanas dienas, vecpuļu balītes, vecmeļušu balītes, jebkādus pasākumus, kurus cilvēki grib svinēt, jo mēs esam operatīvi un mobili, nav jāsēž vienā noteiktā vietā, var cilvēki pārvietoties un nokļūt no punkta A uz punktu, kā saka, Z. Un tad nākošais no tiem blokiem ir korporatīvais bloks, kad uzņēmumi izmanto savu darbinieku motivizēšanai un apdāvināšanai kaut kādos noteiktos uzņēmumu svinību gadījumos. Un tāpatās arī partybusu dāvina korporatīviem klientiem. Jo tā ir ļoti interesanta dāvana, netradicionāla dāvana. Un tās emocijas, ko cilvēki sajūt partybusā, īstenībā viņi bieži vien nekur citur nesajūt. Tātad tas bija otrais virziens. Trešais mums ir skatuve partybusam. Black Silver Partybusam uz jumta ir skatuve. Daudz to varbūt ikdienā nepamana, kas redz busu, jo viņa nebraukā kā skatuve visu laiku. Viņa, sarkanais karoks, viņa ir, viņa 10 minūtēs uzstādās un jebkurā vietā, jebkurā laikā un ballīt var sākties. Tas ir daudz lētāk nekā būvēt lielas konstrukcijas. Un pēdējais, kas ir 4. pie aizmirsu. Transferi. Lidostas transferi, jā. Mēs sagaidām viesus no lidostas un vadam visu kaut kur vajag un pa ceļam ballīt un tā tālāk. Tātad ballīt. Tas, ko es atļaušos piebilst, ir par Edgara sakāmā,